zirgiem vakariņu galds. Pa dienu zirgi stāv mājās, un pa nakti viņi nāk ganīties. Es atbraucu pirmo reizi, tik man bija 18 gadu, kas bija pirms 10 gadiem, ne 11 gadiem. Un tagad šeit, tā tieši konkrēti šeit, es esmu pēdējos 8 gadus laikam. Bet es nedzīvoju visu laiku, tā kā uz vietas. Es pastrādāju te pa sezonu, kas ir lielākā daļa no gada, un tad pa ziemu dzīvojos kaut kur apkārt, tā. Un, jā, un tagad es jūtos tā, ka es piedaru, es mīlu Islandu, man patīk šeit, bet arī tieši šie cilvēki, šī ģimene, šī vieta, šī ferma ir tā kā mans mājas. Es vispār trāpījos Islandai galīgi negaidīti, teiksim tā. Es studēju Mākslas akadēmijā, ļoti izdegu un aizbēgu. Vienkārši visu beidzu savu dzīvi Rīgā un atbraucu uz Islandi, jā, ar zirgiem zirgi. Man vienmēr bijuši mīļi, bet es tā ļoti profesionāli nebija nekāds gīts vai kaut kas tāds. Un trāpījos šeit un jā, un tad mani apmācīja un es biju ārkārtīgi lielā sajūsmā par visu to. Ikdienā tad mans office vispār bija visu laiku kaut kur būt ārā dabā, uz zirga. Satikt arī cilvēks no visas pasaules, kas ir īstenībā super, super interesanti. Un tajās izjādēs jau mēs daudz runājamies. Un tā pieredze aug šeit. Un es arī esmu daļa jau no vietējiem. Jo tagad es esmu, es pazīstu gandrīz visus kaimiņus, visus, kas apkārt mēs, tā kā ļoti... Es nerunāju islandiski, par ko man žēl, bet tam ir savs iemesls. Bet tagad es vairs to neizjūtu tā. Varbūt tad sākumā tu arī esi jauns, tu neko nezini, tu vēl īsti nezini, kā viss strādā, kā notiekās. Un tad, protams, ka tu jūti, ka vietēji bišķi tā, viens no tiem te imigrantiem, bet tāds, viņiem nav tik ļoti liela interese. Tā tu lēnām sadzīvojies un tiešām sapazīsties, tad jau ir labāk. Un reizēm es tāpat to jūtu, bet es kaut kā vairs, nezinu, es vairs to pat tā neuztraucos tik ļoti. Man gribētos kaut es varētu vairāk, parunāt. Un dzīvot arī šeit ģimenē, kur runā islandiski, es saprotu, ka es varētu kaut kādu sarunu valodu tur uzķert un tā parunāt. Kaut kā tā vienkārši parunāties, bet tādu īsti islandiešu valodu, ja tu neesi dzimis Islandē un ja tu kaut kā neesi viņu tā izgaršojis, tad nemaz nevar iemācīties, jo katrai islandiešu valoda ir ļoti saistīta ar dabu un vismaz tāds mans iespējas. Un katram tur mākoņu veidam, katram zāles stiebram, tur garāks zāles stiebrs, īsāks zāles stiebrs, tur zaļš akmens, pelēks akmens, melns akmens, un katram ir atsevišķs vārds ar atsevišķu nozīmi un droši vien vēl kaut kāds stāsts apakšā. Un to apgūt ir neiespējami. Tāpat lietus vai migla, tur viņiem, es nezinu, ir simtiem veidu, kā to nosaukt. Un katram tur ir maza atšķirībiņa klāta. Tā kā, jā, ļoti skaisti, man ļoti patīk tas, ka tā daba un tāds kaut kāds tāds īpašāks diženums ir klāt tiem vārdiem. Vispār par šo es domāju, kas tad, kur man ir mājas. Es tīpaši pēdējā laikā, jo ar manu partneri mēs esam tā kā pa 4 valstīm visu laiku rotējam. Un es vispār nesaprotu, ko es saucu par mājām. Un es sapratu, ka laikam joprojām Latvija, ja es saku, es gribētu braukt uz mājām, tad es tā kā domāju Latviju. Kaut arī lielāko daļu savu laiku pēdējos 8 gadus esmu bijusi Islandē. Tas man likās tā interesanti, ka tas māja jautājums tāds interesants. Neesmu vēl atradusi īsti tā kā atbildi. Es nevarētu teikt, ka es esmu 100% mājās šeit. Kaut kādā ziņā noteikti, jā, bet kaut kur arī, jā, aizbraukt uz Latviju, tas arī ir aizbraukt uz mājām, un aizbraukt uz laukiem, tas arī ir aizbraukt uz mājām. Es runāšu mēs formā, jo es jūtos tā kā tā tiesa mēs. Bet jā, mēs esam zirgu ferma, un mēs piedāvājam izjādes cilvēkiem, jebkurā vecuma grupā, jebkurā pieredzes līmenī, jebkurš var uzkāpt uz zirgu un izjāt, un Islandes zirgs ir ļoti īpaša šķirne, arī ļoti liela daļa no viņa paša kultūras, tad tā ir viena daļa, ko mēs darām, un tad otra daļa ir viesumāja, izmitināt ceļotājus un sagaidīt un tā kā parādīt. Mēs cenšamies ļoti būt tādi viesmīlīgi un dalīties, nodot kaut kādu to islandisko sajūtu
tiem, kas pie mums atnāk. Iespējams, tas ir kaut kas mums ir iekšā, kā latviešiem, ko mēs pazīstam. Kaut kāds tur Gaiziņkalns un Gauja. Un te ir savādāk. Tas nav īsti līdz galam tā kā mans. Tās nav mans mājas. Es arī reizēm skatos, jā, ir ļoti skaisti. Es varu novērtēt to skaistumu. Bet vai tas tā kā, vai es pilnīgi varu saukt ar to dabu, es nezinu. Es drīzāk esmu kā vērotājs, man šķiet. Zirgi noteikti palīdz tā kā sazemēties. Dzīvnieks vienmēr palīdz sazemēties. Un vispār zeme palīdz sazemēties, daba. Un mēs tieši vakar runājām par to, kā tas ir, kad tu jāj ar zirgu, un tu nevis tu viņu jāj, bet viņš tevi nes. Un tu viņam tici, tu viņam uzticēsies. Viņam ir jāiet, jo Islandē ir tik daudz upes un tik daudz visādi augškalni lejas un ielejas, ka tas zirgs tev nes pāri visam. Un viņš tā kā par tevi uzņemās atbildību, viņš tevi iznes. Un tā sazemēšanās sajūta tādos brīžos ir ļoti spēcīga, jo tu vari pilnīgi palaist vaļā sevi kaut kā un ļaut viņam, tam dzīvniekam. Viņš zina to dabu, viņš zina katru akmeni, viņš zina, kā tas ir iet pāri kaut kādam, strautam. Un tā noteikti ir ļoti tāda, tas pilnīgi, tā ir tā kā terapija. Man visu laiku sako līdzi tas jautājums, kāds plāns, ko mēs darām, kas notiek, kur mēs, uz ko es eju. Kaut kādā ziņā palikt šeit, es nezinu, vai tā ir atbilde uz visu man atlikušo mūžu. Bet pagaidām jā. Un kamēr tikmēr var ieaugt grāmatās un mantās un zirgos.